Ar februāra beigās reģistrētiem 4037 bezdarbniekiem bezdarba līmenis Ogres apriņķa novados joprojām turas iepriekšējā līmenī un sastāda 13,5%. Tas bijis nedaudz zemāks kā vidējais valstī un visticamāk turpinās kristies. Jau drīzumā sāksies sezonas darba vietu veidošana. Protams, pavasars ir tas laiks, kad veidojas sezonālās darba vietas pirmkārt jau, un katru gadu līdz pavasara bezdarba līmenis sāk samazināties. Daļa no tiem ir darba vietas uz laiku, aiztais sezonālās. Daļa no šiem cilvēkiem, kas aiziet strādāt sezonālajās darbvietās, paliek pastāvīgā darbā, un daļa nepaliek, atgriežas atpakaļ. Par pozitīvām tendencēm nodarbinātības sfērā liecina arī tas, ka pieaug pieteikto vakanču skaits. Pieaug vakanto vietu pieteikšana nevien ārzemēs, bet arī Latvijā. Aizvadītā gada ziemā vidēji mēnesī saņēmām 3 pieteikumus darba vietām. Šogad jūtami vairāk, uzsver Ilze Rāja. Salīdzinot ar pagājušo gadu, noteikti var teikt, ka pieteikto vakanču skaits ir palielinājies mūsu filiālē vismaz. Tā, piemēram, uz šo brīdi mums ir reģistrēts 78 vakāns. Pagājušo gadu uz šo pašu datumu bija 18 vakāns. Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētas vairāk kā 2200 brīvo darba vietu, un tas nozīmē, ka uz vienu vakanci pretendēs 74 bezdarbnieki. Pēc aģentūras datiem šobrīd bez darba valstī ir vairāk kā 164 000 bezdarbnieku, un tas ir tikpat, cik februāra beigās. Starp pilsētām viszemākais bezdarba līmenis saglabājies Rīgā – 9,9% no ekonomisko aktīvo iedzīvotāju skaita. Zanda Treško, Ogres televīzija.